Šodien mēs esam Sijā Palet3 kuldīga ražošanā. Uzņēmums nodarbojās ar taras dēlīšu ražošanu. Tas ir vienkāršā valodā paletes, kur izmanto tālāk dažādu veidu iepakojumiem materiāliem. Šodien uzņēmums nodarbina vairāk kā 100 darbiniekus. Pagājušo gadu arī bijām sasnieguši lielākos apgrozījumu skaitļus, kas ir sasniedz jau pie 20 miljoniem. Protams, iesākām 2008. gadā ar mazu uzņēmumu, 6 darbiniekiem. Tajā laikā mums vēl bija lati ar 50 000 latu apgrozījumu. Šobrīd jau diezgan liels miljonu vērts bizness. Panākuma atslēga, protams, ir eksports, jo eksports tas nodrošina stabilitāti kaut kādu, un eksports arī rada to pievienoto vērtību un ļauj attīstīties, plānveidīgi attīstīties. Līdz ar to mēs katru gadu plānveidīgi esam attīstījušies apmēram no 15 līdz 20%, tāpēc arī sasnieguši tādus rezultātus. Ar gadiem tiek sakārtot Latvijas valsts meža sektors, vide. Līdz ar to mēs arī, mūsu sektors ir, mēs esam, ko izmantojam savā ražošanā koksni. Viņa nevis ir malka, nevis lietas koksni, bet tā vidējā, kas it kā varētu iet uz malku, bet mēs viņai radām pievienoto vērtību. Tā kā viennozīmīgi šis ir pievienotās vērtības bizness. Protams, no blakus produktiem arī ražojam granulas, briketes, kas atkal aiziet tālāk uz kurināmo. Koks arī, šīs koks arī, kas aiziet uz gala produktu, viņš jau netiek izmests kaut kur miskastē vai kaut ko, bet viņš tiek atkal sašķeldots un radīts kaut kādā enerģijā. Tā kā šim biznesam ir neiztīkstošs potenciāls, teiksim. Bet nē, šeit mēs katru gadu augam, paši pilnveidojamies, sākot ar mani, beidzot ar visu komandu. Līdz ar to ir interesants darbs. Neskatoties to, ka mēs jau vairāk kā 2006. gada darbību veicam, bet visu laiku saskatām kādu potenciālu, kādas intereses. Visa pasaule mums ir priekšā. Mūsu nozarē arī ir bijis, kad ienāk plasmasa paletes, bet viņas nav iedzīvojušies. Koks tomēr viņš ir utilizējams. Viņš ir, es saucu viennozīmīgi mums, lai biznesu veidot, ir visizdevīgākais saucamās vienvirziena paletes, kuras nekad neatnāk atpakaļ pie klienta, bet iet tālākā pārstrādē. No vienas puses arī zaļais produkts. Viņš tiek tālāk, kā jau es minēju, varbūt enerģijā ieguldīts vai kādā citā produktā pārstrādāts. Tajā pašās OSB plāksnēs mēs viņu varam pārstrādāt. Tā kā ļoti daudz visādi veidi, kā viņi tālāk ir utilizēti. Protams, ražošanas procesā arī mēģinam ievērst energoresursu taupību. Tas ir pārējiem uz kaut kādām zaļāku gaismas apgaismojumu, mazākas elektrību patērē. Šobrīd aktuālā arī ļoti tēma, kas ir elektrības patēriņš un siltuma patēriņš. Protams, mēģinam arī startēt kaut kādās vietējās, kas ir Eiropas mēroga programmas. Līdz ar to tas palīdz mazliet ātrāk varbūt arī attīstīt. Darbs, bet ir vajadzīgs ar sevi mazliet atslābināt. Līdz ar to man ir tāds izcils hobijs autosports. Šis ir tehniskais sporta veids. Es jau viņu nodarbojos vairāk kā 7 gadi, sāku ar pilnīgo nulli. Vienkārši pamēģināju, SS reklāmā nopirku mašīnu folkreisam, domāju, pamēģināšu, kā būs izmēģināt adrenalīnu paķert. Un paķēra tik tālu, ka es šobrīd jau piedalos Latvijas, Baltijas, Ziemeļa Eiropas čempionātos, es piedalījos Eiropas čempionātos, tā kā panākumi ir diezgan labi. Esmu divkārtējais Latvijas čempions, Latvijas sporta meistars arī autosportā. Šogad arī ļoti labi panākumi. Pēc visiem rezultātiem esmu pagaidām Latvijas-Lietuvas čempionātā 1. vieta, Baltijas čempionātā kopētējumā ar pagaidām 1. vieta. Tā kā galvenais noturēt šo te visu vēl ir. Autosports man arī ir palīdzējis attīstīties ar iekšēji kā priekš biznesa, jo sportā, kas mums ir jāķer tās dārgās sekundes, ir jābūt labākam. Līdz ar to šo pašu arī pretstatu es mēģinu veidot arī biznesā. Mēģinām veidot komandu spēcīgāku, ātrāku, efektīvāku. Līdz ar to sasniedzam ātrāku rezultātu. Ar elektroauto izvēle bija tā interesanti, kad visu laiku bija ļoti savus, laikam pat 20 gadus, tad tikai ar dīzeļu mašīnām braucis. Pēdējām pirms elektromašīnas man bija 4,2 litri dīzels, arī, protams, Porsche. Un līdz ar to,
Viss ļoti labi apmierināja, bet kaut kā tas irdināja, ka gribās pamēģināt to jauno, to elektro. Paņēmu uz testu, un es biju pārsteigts. Iekšēji bija arī sev nolicis tā, ja testā būs pozitīvs atziņas, tad varētu skatīties šai virzienā. Un, protams, tas pirmais bija fenomenāls. Viss tas dinamika, klusums, viss uzrunāja pilnīgi uzreiz. Man bija viens mērķis, kāpēc es pirku, jo šeit ir range nobraukums, ar ko tu var nobraukt ar to bateriju, 400 km. Tas ir pilnīgi pietiekoši, kas man ir darba vajadzībām nepieciešamais. 200 km, labi, 200 tev nebūs, bet 150 uz viengalu, 150, lai tiktu atpakaļ. Kā 300–360 km ļoti stabili tu var nobraukt. Arī es teiktu pat ziemas apstākļos. Jā, ir mainīgie apstākļi, ir vasaras periods, ir ziemas periods, bet tam ir mazliet ir jāmaina sevi ieradumi. Tu nevari tā, kad braukt tev tukša bāka, tad es tikai braukšu pildīties. Nē, tev ir iespēja uzpildies, piepild kaut vai 10–20%, bet tas tev aizņems tēju, kafijas iedzert. Mazliet iekšējais ir jāpārorientē mazliet sevi uz to dienas ritmu, kā tu viņu vēlēsies darīt. Konkrēti ar šo mašīnu ir tā, ka viņai tu vari izvēlēties ļoti dīvānu braukšanu, mierīgu, klusu, tādu šupojošais. Tad ir normālais, protams, režīms, ko ikdienā lieto. Un ir arī riktīgais Sport Plus, kur tu vari dabūt pātrinājumu 2,7 sekundēs līdz 100. Tas fenomenāli. Tas G pārspēki, kas ir šajā mašīnā, viņi neiedomā. Ja pirms tam ar dīzeļiem nobrauc tos dienā 300–400 km, tu jūti izkāp ārā, muguru tāda stīva vai ko. Šeit ir fenomenāli. Tu nobrauc 300–400 km, tu vispār nejūti. Ar šito mašīnu arī cik pāris mēneši man ir, es jau pār pa 10 000 nobraucis esmu. Tā kā gribās braukt. Šobrīd viennozīmīgi ir ļoti daudz plusi. Sākot ņemsim ar bankas procentu likmi, kur tev jebkura banka, es domāju, pat jebkuram varētu iedot arī 1,5% likmi, kas tu normālās kreditēšanas procentu likmi nevar dabūt. Tas ir viens plus. Otrs, nodokļi. Nodokļi vispār nekāds. Trešais, viennozīmīgi autoceļu lietošana, ja tev caur Rīgu jāizbrauc pagaidām, tu vari lietot, protams, sabiedriskā transporta joslas. Ceturtais, es teiktu, Jūrmala. Šodien ir vasara. Mēs braucam Jūrmalā pa velti iekšā. Kāpēc arī tās zilais tons tika izvēlēts? Veids, ka gribējās uz zaļo enerģiju kaut kas vairāk, lai vilktu. Un ir trāpīts.